Ir 7 minūtes pār pulksteni 10. Saksofons skaņas radio 101 studijā tūlīt pat būs dzirdams. Denis Paškevičs kopā ar Denis Paškevičs trio, DP trio, ir ieradies ciemos radio 101 studijā līdzi, paņēmis ne tikai savus trio dalībnieks, bet arī George Steele. Labrīt, George, labrīt, Denis. Labrīt. Labrīt. Kā sokās? Augsti. Paldies. Ok, Denis, vai saksofonis tev ir kaut kāda speciāla rīta, rituāli, vai ir kaut kāda noteikuma, ka, teiksim, bez 3 krūzītēm kafijas nedrīkst pūst? Tā ir taisnība pa krūzītēm un kafijām, bet patiesībā, ja saksofonists ir tāds regulārs un viņš aktīvs ir, tad ir zinām noteikumi, jā, ir zinām. Kas tev elpai, kas tev labs ir vajadzīgs? Man ir vajadzīgs pilnīgi pretējs tas, ko skolās māca. Skolās māca spēlēt gāmas garostoņus. Man atkal vajadzīgs ir tās 15 minūtes muzikālās meditācijas. Vienkārši spēlē brīvi tas, kas minā galvā. Jā, bet ir pilnīgi vienalga, ko tu ēd brokastīs pirms tam? Kuram var būt vienalga? Pat govs ēd konkrēti ēdienu. Es nezinu, bet slikti pārēst brokastis kaut kādā veidā ietekmē tavu tālāko dienas darbību. Slikti padzert kafiju, jā. Festivāls Saksofonija šajās dienās notiek ar atklāšanas un noslēguma koncertiem Lielajā ģildē un ar pārējiem koncertiem Spīķera koncertzālē. Rītvakar kopā ar George Steele un ar savu trio jūs spēlēsiet īpašu programmu. Pastāstiet par to, kā šī ideja jums radās. Varbūt, lai George runā, jo tas ir, man liekas, interesants moments, kā mēs satikāmies. Tā, laikam pirms pusotra gada es biju studijā kopā ar profesoru šeit, un viņam nepatīk nosaukt profesoru, bet lai vai kā, bet ar Arti. Un es ierunāju tekstus viena projekta viņam, un tad pēc tam viņš man prasīja, vai es gribētu turpināt kopā ar trio. Tā, tieši pirms gada, mazliet pirms tam, janvārī 11. gada, mēs aizgājām studijā kopā ar trio, un pēc tam Denis man prasīja, vai es gribētu turpināt, un es teicu, jā. Un drīzāk, kāpēc gan ne, bet lai vai kā. Un tad viņš man teica, ka man vajag kaut ko pateikt, un es atrādu Langston Hughes dzējoļus. Tas ir, īsumā īstenībā. Un tad martā pagājušā gada mums bija pirmais koncerts, bija martā, ja? Un arī bija Spīķeros. Tas ir mūsu izstāsts. Tie, kas nezina par Langston Hughes, kas ir svarīgākā lieta, kas par šo dzejnieku jāzina? Tik daudz mums nav laika. Svarīgākais ir, ka viņš bija tas cilvēks, rakstnieks, dzejolnieks, kurš rakstīja nevis, kā mēs rakstījām 60, 50, 60. gados, bet īstenībā viņš rakstīja 20. 30. 40. un 50. gados. Un vissvarīgākie darbiņi viņš rakstīja no 20. gadiem līdz 40. gadiem. Un jā, viņš rakstīja par afroamerikāņu dzīvi Amerikā, bet arī par dzīvi vispār, vai dzīvām vispār Amerikā. Nav tikai afroamerikāņiem, bet īpaši par afroamerikāņiem. Skaidrs. Denis, ko mēs dzirdēsim šī rīta performancē šeit studijā? Šodien ir tāds tā kā miks, mēs salikām 2 skandarbus kopā, jo tad teksts, ko lasīs George, kas ir svarīgi šajā visā projektā, ka George lasa teksts, nevis tas ir vienkārši impulsīvs spoken word, ar ko mēs esam saskāršies un strādājuši daudz iepriekš, bet tas ir konkrēts programmatīvs darbs. Tad George lasīs lasījumu
Negro Speaks, Continue the Dream. Vai ko tu lasīs? The Negro Speaks of Rivers. Yes, the Negro Speaks of Rivers. Mēs spēlēsim kompozīciju, ko mēs sarakstījām. Veltījums ir kādam ļoti patīkamam bāriņam Berlīnē, ko vada latvieši, un saucās Valdo. Tā kā tas būs tāds miks, jā. Radio 101 studijā Denis Paškevičs trio, Denis Paškevičs, Edvins Ozols un Artis Orups un Spoken Word no George Steele. Visu uzmanību. I have known rivers. I've known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins. My soul has grown deep like the rivers. I have bathed in the Euphrates when dawns were young. I built my hut near the Congo and it lulled me to sleep. I looked upon the Nile and I raised the pyramids above it. I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln went down to New Orleans. And I seen its muddy bosom turn all golden in the sunset. I have known rivers, ancient, dusky rivers. My soul has grown deep like the rivers. Tās nebija 10 minūtes. Jā, ok, es to samainīju. To man samānīja. 16 minūtes pār 10:10. Rīt 7:00 vakarā Spīķera koncerta zālē visiem mēs rekomendējam doties uz Denis Paškeviča trio un George Steele koncertu. Plus arī jam session. Denis, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka sanāk visi muziķi kopā. Tas ir koncerts finālā, jā? Koncerts. Tas ir tā kā koncerts koncertā patiesībā, un būs funk terapija, kas ir pamats astāls manam funk bandam, maniem kolēģiem. Būs gaidīt visi džēzu muziķi, kas ir Rīgā sabraukuši, tā kā mēs gaidām visus ciemos. Skaidrs. Tas rīt vakar Spīķera koncerta zālē. Paldies, ka atnācāt šorīt ciemos. Paldies, Lēl.